Vīrieti, uzņemies atbildību. Tu esi vainīgs pie pilnīgi visa, kas notiek tavā dzīvē. Pavēro savas sajūtas, kā tu jūties esot vienatnē, kā tu jūties esot saskarsmē ar citiem, vai tev ir daudz draugu, vai tu jūties laimīgs? Ja tu šobrīd pats iekšēji nemaz nejūties laimīgs, kā tu vari izveidot attiecības, kur tava sieviete jutīsies laimīga? Tev pa priekšu vajag sakārtot savas paša iekšējās sajūtas un savu dzīvi, lai tu vispār varētu izveidot veselas attiecības ar sievieti. Tu satiksies ar sievieti, viņu uzreiz sajūtīs tavas iekšējās nepilnības. Sajūtu līmenī zemapziņā viņu uzreiz sajūtīs to, ka tu esi iekšēji nebrīvs, iekšēji nedrošs, nepārliecināts. Ja tev šķiet, ka tu šobrīd jūties pats iekšēji ļoti labi, un tad kāpēc tu raksti negatīvus komentārus citiem? Kāpēc tu nosodi, kāpēc tu kritizē, vai kāds tev prasīja tavu viedokli? Kāpēc tu visiem izdēļā savu viedokli tur, kur tev nemaz viņu neprasa? Varbūt tu bērnībā piedzīvoji to, kā vecāki tevi neuzklausīja, nejautāja tavu viedokli, negribēja dzirdēt to, ko tu saki, un tāpēc tu šobrīd par visām varītēm uzspied savu viedokli visur, kur tevi nemaz negrib dzirdēt? Kāpēc tu to vispār dari? Kāda jēga no tā? Kāpēc tev piepildījumu dod tas, ka tu kādam citam uzbrūc virsū, ka tu kādu citu nozākā? Kas tajā ir tāds, kas tev dod laimi? Tas, ka otrs cilvēks jūtās sliktāk no tā, tu esi baigais varonis, ka varēja iznīcināt kādu citu, tas tiešām ir veselīgs veids, kā dzīvot.